Kā Pāvils arī saka, visādā nozīmē ir ļoti liela nozīme, tāpēc, ka šajā zemē patverās sieva Izraēla. Izraēla, teiksim tā, jā, ir izkaisīta cilvēki, bet ir centrs līdz šai dienai, un šis centrs ir Izraēlas zeme. Ziniet, tad, kad mēs tagad tikām pie šiem cilvēkiem uz Mašau, apkārt tūkstnesis, jūdejas tūkstnesis, skats. Vienkārši tāds pacelts. Un tu saproti, kur šie ir paslēpušies. Ziniet, viņiem no rīta 7 ir, teiksim, ortodoksālais dievkalpojums, tā kā kalpo, tā kā rabīns. Pulkstens 10, laikam, bija mesiāniskie. Un viņi dzīvo kopā, nav nekāda problēma. Kur citur tu pamēģini aiziet kaut kur sinagogā sāks stāstīt par Mesiju, tev būs problēmas. Vai aiziet uz kristīgo draudzi parunā par Mesiju, tev arī būs problēmas. Ziniet, viņi savā sulā, un viņiem nav savā starpā konflikta. Varbūt vismaz mēs to neieraudzījām. Viņi dzīvo kopā, tāpēc, ka viņi iespiesti no visām pusēm ar arābiem. Viņiem jādzīvo kopā. Ja viņi nedzīvos kopā, viņus iznīcinās arābi. Ziniet, šis spiediens ļauj viņiem turēties garīgās robežās. Aizbraukt turpat uz Jeruzalemi, paklausies, kas tur notiek, vai Ašdodu, vai uz Tel Avivu, uz dievkalpojumiem. Man vienreiz pārņēma bācis, bija konferencē mesiāniskā. Man tik slikti palika. Tā, ko es tur redzēju, ko es tur dzirdēju un kas tur notiek. Un es saku, ziniet, ir kāds labums. Ja tu redz viltus lietas, tas nozīmē ir oriģināls. Neviens vilto to naudu neveidot. Kāda nozīme man zīmēt padomu laiku rubļus? Viltot. Kam tas vajadzīgs? Tad, kad tu tur ir 20 vai 50, padomā, vai viņš ir īstais? Un tā ir realitāte šodien. Visvairāk viltotu naudu Latvijai ir 20. Tālāk ir 50. Viņus vilto tāpēc, ka ir vērtība. Kāpēc ir tādi gadījumi, ka vilto šo kalpošanu? Tāpēc, ka ir kaut kur patiesas lietas. Un man jāmeklē sevi šo patiesu lietu. Ja cilvēks tā ir izvēlējies, tā ir viņa lieta. Ja cilvēks, man jādod viņam iespēju izvēlēties, tu esi ar Izraēlu, vai tu esi ar kristietību. Un tas ir normāli. Cilvēks atnāk pie mums, izvēlās iet uz kristīgo draudzi vai baznīcu. Viss kārtībā. Tu esi no tās dimensijas. Bet tev jāzina, ka tur ir rakstīts, Pūķim būs dota iespēja tevi uzvarēt. Vairāk, ātrāk vai vēlāk tas notiks. Bet ja tu esi Izraēla, ja tu neesi saistīts ar šo zemi, tad tu neesi Izraēlas daļa. Tāpēc agrāk varbūt cilvēkam vajadzēja to pieņemt vairāk ticībā. Klausieties, brāļi un māsas, bet ja jums ir tāda iespēja tur pabūt, un jūs to iespēju neizmantosiet, es nezinu, vai jūs esat daļa no tā. Tāpēc, ka zeme slēp Izraēlu. Zeme, teritorija, izvēlētā, tas moēds nozīmē laiks un vieta. Šī zeme ļauj cilvēkam kaut ko izbaudīt tādu īpašu, ko es šeit Latvijā nevaru saņemt pie visas labākās gribas. Ziniet, tā ir mana praksa, tā ir mana liecība. Un es tur ieraudzīju gan labas lietas, gan man nāca atbildi par to, kas nepareizi. Jo tad, kad es nezinu, man var iegremdēt tādā lepnībā, lai es varu nosodīt kādu. Tev nav odziņas. Tu vispār kas tur, ko tu tur esi uzvilcis kādu kipu? Tu kā pie manis atbrauc. Mums taliks, mēs viņu lietojam slavētāju. Kāpēc? Vismaz, lai ir viens izskats. Man viens kalpoties, klausies, kā viņš teica, tu не по закону поступаешь. Es saku, klausies, šeit tev Tora, tur ir Tanaks vispār, pameklē, pasaki, kur man ir kļūda.
Labi. Mums Izraēle arī tur ir tādi ortodoksi jocīgie, viņi vispār tur tādas lietas dara, kā jums karizmatiski nedara tādas lietas. Viss kārtībā. Bet jāies viņām tā neatbildēt. Kur tas ir rakstīts? Ziniet, Dievs mums ir devis brīvību. Piemēram, sabatā man arī uzdeva jautājumu, jūs subotņiki? Es saku, ne, mēs neesam subotņiki. Kā tas ir? Jums tas dievkalpojums subotu? Es saku, nē, mēs esam šabatņiki. Visi pagriezās aizgāja. Viņi ir kristieši. Viņiem vārds šabat ir viss, tas ir galvenos. Viss, viņš aizgāja uzreiz. Vairāk neparādījās. Mēs esam šabatņiki. Tas tā. Un izrādās, ka tur ir atšķirība. Ziniet, tas ir brīnišķīgi. Dievs ir devis šo brīvību. Paznaici, izcinot. Latviski tur tā nav. Paznaici nozīmē attiecības starp vīru un sievu. Paznaici izcinu, un viņa darīs tevi brīvu. Un vārds darīt, tas ir process. Ja tas vārds manī dzīvo, kaut kam tas nepatīk. Mēs varbūt daudz vienkāršākas dievkalpojumus darām. Pēc tāda prakses, 100% teikt, ka mēs turamies pie rituāliem, kurus vajag izpildīt sabatā, piemēram, Izraēlē vairākās vietās. Ziniet, vajag saprast garīgo centru, tāpēc viņš šo arī saka, klausies, savu dzīvnieciņu ēzelīti no bedres izņems ārā sabatā? Jā. Viņš saka, tu zini, ka priesteri vispār neturās pie šiem likumiem, un viņi ir nevainīgi. Jā, tad kā vajag? Interesanti. Tas, ja tu uzdos jautājumu, tev atbildēs. Kā turēties pie tā? Tāpēc šī brīvība nāk no tā, ka tu pazīsti to kungu. Un galvenais tiešām atdalīt tumsu no gaismas. Un tad, kad tu atdali šo tumsu, tad viss ir skaidrs. Tas, kas to pilda, lai pilda. Kas to redz, lai viņš to redz. Pāvils arī cenšas to pateikt. Viņš saka, līdz kam tu esi izaudzis, tev tā vajadzētu dzīvot. Nevajag tēlot vairāk, kā tu vari. Un tas ir varbūt arī mans uzskats veids. Es saku, ka mēs esam atverti priekš tā, lai kalpot, un es to redzu priekš sevis. Vispirms iedot šo iespēju ieraudzīt, kas ir Izraēla un kas ir sēkla. Un nākamais, veidot kanālu, lai cilvēki varētu pabūt savā zemē. Jo tā zeme ir Izraēlas zeme. Un zeme tā līdz Izraēlai. Reāli. Mans brālis Ventspilī dzīvo. Beidz, tur tā, šitā. Es viņu nobildēju arī pie Raudumūra un vēl kā. Atbrauc cits cilvēks. Liekas, kāds starpība ticīgs un ticīgs. Kāds starpība, viņš aizbrauc uz turien un atbrauc reāli, es varētu pateikt, cits cilvēks. Cits gadījums aizbrauc uz turien ģimeni, ebreju tautības ģimeni, aizbrauc kopā ar mums uz Izraēlu. Šodien viņi ienaidnieki visai tautai. Ebreji. Viņi kristieši. Viņi izvēlējās būt par kristieši, bet viņi taču ebreji. Viņi ir kristieši. Ziniet, neatstāja vienaldzības. Tas, es to redzu. Viens kalpotais, draudzes mācītājs, viņš arī kustējās, viņš tur pildīja kaut kādas rituāls, nekad nav bijis Izraēlā. Un ziniet, viņš šodien ir lielākais fans visiem, kas grib uz turien braukt. Viņš palīdzēs, viņš grib atkal un atkal. Pamainījās. Vienu reizi aizbrauc uz Izraēlu. Cits cilvēks. Bet kāda starpība? Zeme, te rakstīts, zeme apver muti. Zeme palīdzēja. Zeme darbojās. Zeme paslēpa sievu. Ziniet, tā ir tā vieta. Un tām ir tāda nozīme manai dzīvē. Tāpēc mans uzdevums nav veidot jaunu kalpošanu. Tur varbūt tas ir kaut kam citam to vajag darīt. Varbūt kaut kādas lietas mācīt, tur šmā un vispār, ivritu mācīt. Mēs arī tur kustamies palēnām šajās lietās. Bet es saprotu, ka, ja tu esi tāds, mans uzdevums vienkārši būt par to, kas es esmu. Lai ticīgi cilvēki izvēlās, tu esi Izraēla vai tu esi sēkla. Kas tu esi?
Ja tu esi Izraēla, un ja tev ir iespēja tur pabūt, un tu viņu neizmantos, šīs iespējas darbosies par tevi. Taupīs naudu, nauda runās pret tevi. Taupīs laiku, laiks būs pret tevi. Taupīs veselību, būs pret tevi. Un tas ir reāli. Vēl viena liecība. Un jau pa daudz vajag ēst. Ziniet, mēs aizbraucām, vispār tas bija brīnums, kā es jau stāstīju, kā mums bija problēmas. Mēs aizbraucām 4. Tā kā izlūkā, ko var tur darīt un kas tur notiek. Un viss, brīnišķīgi. Jaunākais mums nekad nav bijis. Un tagad tur bija ļoti interesanti, tur daudz jauniešu tajā mošavā. Ļoti aktīvi cilvēki, jaunieši un arī gados cilvēki, visi aktīvi. Tas ir tā, ka viņi dzīvo kā kolhozā. Un jālido atpakaļ un sanāk tā iepriekšējā dienā kliņš ielido rakete Ben-Gurionā un uzsprāgst. Viss, kas notiek? Lidojumi atcelti. Ja? Viss, kā tu tiks mājās. Trešdien vajag lidot, otrdien tev paziņo lidojumi atcelti. Kā tu var tikt atpakaļ? It kā īpaši uztraukties nevajag, tur tā un tā. Un pēc tam izrādās, Izraēlas lidmašīna. Neviens lidojums nav atcelts. Es to redzu arī tā kā saka, ebreju biznesu. Par daudz konkurentu kaut kā. Ziniet, tas vispār ir kaut kā reāli, pārdabiski. Viņi nevar paskaidrot, kā tā rakete atlido. Tāpēc, ka tur ir divi līmeņa aizsardzības. Ja viena rakete lido, parasti viņai pretī lido 2 raketes. Un netrāpīja. Un tad sāk domāt, klausieties, viss normāli, ka tā rakete nogāzās Ben-Gurionā. Laikam normāli, tāpēc, ka visi konkurenti pazuda. Palika tikai Izraēlas aviolīnijas. Viss, bez konkurentiem. Reisi pilni, nauda tek iekšā. Tas ir tā kā ebrejiem pieņems. Ne? Mēs arī nopirkām biļeti, dārgāku bez šaubām. Bet, ziniet, atlidojot atpakaļ, mēs dabūjām kompensāciju par visu to starpību. Tikai arī jāzina, ir kur vajag, tagad es varu pateikt, ka ir apdrošināšanas firmas. Nekādā gadījumā neiet tur, tu nezini, ko tu paraksti. Es tur 11 gadus apdrošināju cilvēkus, braucējus uz Izraēlu, un pēkšņi atklājās, paldies, ka tu samaksāji naudu, tāpēc, ka tu esi mūsu. Nemaksās nekāpēc. Ko es taču apdrošināju? Tur rakstīts, smalkiem burtiem. Tur skaties pielikumā. Pielikums ir internetā. 14. tur nodaļā. 11. lapusē rakstīts, teroraktu gadījumā nepienākās kompensācija. Kāds to 14. punktu internetā 11. lapusē kādi ir redzējis? Nekā. Tik maksā naudu. Par ko? Malači. Bet citā vietā bija apdrošināts automatiski bankā. Jā, viss atsūtīja starpību. Vajag zināt. Un ziniet, es nezinu, bet tagad Dievs to man atklāja. Ja pat tu tur aizciersies, vai kaut kas notiks, ja viss pareizi, ja tā ir Dieva griba, neko nezaudēs. Dabūs atpakaļ un vēl kādu dienu tur varēs padzīvot. Saprotat? Tas no maniem nav atkarīgs. Tas lietas atverās, pavērās. Un tā ir, jaunieši saka, čuj, ņuh un poņi. Pareizi saka. Ir tādi jauniešiem teikumi, čuj, ņuh un poņi. Un es kaut kā čuj man tāds, kā visi iet uz beigām. Un poņa nākts ar to, ka Dievs sāk runāt. Pēdējā informācija es jau te padalījos dažiem pirms braucienu uz šajienu. Ziniet, ir tāda pasaules veselības organizācija. Es agrāk biju domājis, ka Antikrists un pasaules valdība nāks ar spēku. Tur būs armija, Krievi ienāks, Puķins 2. dienā Liepājā. Jūs zināt, viņš teica, ka viņam vajag maksimāli 2 dienas no Daugavpils līdz Liepājai, 2 dienas. Viņš tā paņirdz. Bet šeit bez viena šāviena, bez kaut kādām, vienkārši bez nekā.
Visas valstis līdz rudenim parakstīs vienu dokumentu, kur būs rakstīts, ka visas valsts, visi tie valdības, kādas ir uz zemes, pakļausies veselības organizācijai. Gadījumā, ja ir pandēmija. Ar pandēmiju palaist, tas ir un šodien ir Liepājā. Tad kas valdīs? Viss pasaules šī organizācija ir tā kā viens organisms, vēlna organisms, kas pakļauj visu cilvēku vienā momentā. Es agrāk domāju savādāk. Es zināju, ka būs pasaules valdība. Es zināju, es lasu arī pravieši, es lasu atklāsmes grāmatas. Es saprotu, ka klausieties, tas atnāk pilnīgi no citas puses. Latvija jau pagājušo nedēļu, šo nedēļu parakstīja. Ceturtdien parakstīja. Ceturtdien bija aizbraucis un parakstīja dokumentu. Kādām prasīja? Kura pandēmija, klausieties, Krievija neparakstīs. Trumps atteicās. Uzpurnis, kas nesāja, viņi tur nestaigāja. Vakcīnas netaisīja Krievijā. Pirmie to darīja. Tāpēc, ka tikai savu vakcīnu vajadzēja ielaist. Visi būs pakļauti. Tas dokuments darbojas. Pasaules šī valdība ir klāta. Nē, ir varianti, bet jautājums, cik mums palika. Bet ir nozīme kasīties vienām ar otru, meklēt kaut kādas atšķirības. Klausieties, visi iet uz beigām, un tik ātri tādā ātrumā nav laika uz detaļām. Ir galvenais uzdevums. Tāpēc varbūt kādām šī iespēja aizbraukt uz Izraēlu, varbūt arī pat pēdējā, tādā fiziskā nozīmē. Viss, kas ir jāmācīt.